Akords U ir licencēts un konkurētspējīgs uzņēmums, kas ieņem stabilu vietu tirgū kopš 1989. gada, ražojot koka paneļu mājas. Uzņēmums tātad nodarbojas vairākās sfērās. Sākotnēji uzņēmums ir nodarbojies ar zāģmateriālu ražošanu. Uzņēmuma dibinātājs ir mūsu tēvs, un viņš ir bijis būvinženieris. Es tāpatās turpinu to būvinženieru karjeru un praktizējos kā būvuzraugs. Un tā skaitā arī kā restaurācijas būvuzraugs. Bet pirms kaut kādiem 5 gadiem vai mazliet vairāk, par cik ir telpas, par cik ir platības, ir kur to darīt un ir kam darīt, tad mēs uzsākām paši veikt to restaurācijas darbus. Un esam sākuši praktizēt, restaurēt vecos logus, vecās durvis. Ja. Tātad mājiņas ražojam, nodarbojamies ar būvuzraudzību, restaurējam, un tā sākotnējā sfēra bija zāģmateriāli, kas ir šim bāzē, pašā pamatbāzē. Šīs sfēras ir savstarpēji ļoti cieši saistītas, tādējādi ļaujot samazināt izdevumus klientiem un nodrošinot stabilu un līdzsvarotu uzņēmuma attīstību. Uzņēmums ir guvuši ilgadīgu pieredzi gan Latvijā, gan citur Eiropā, koka karkas ēku ražošanā un būvniecībā. Mājiņas ir ne tikai vasaras mājiņas, ir arī ziemas mājiņas var ražot. Un tiek ražotas, vai ne? Mājiņas izmantošana, varētu drīzāk teikt, ka tādas brīvdienu mājas. Mājas, kas ir līdz 60 kvadrātmetru apjomam. Pārsvarā grūti pieejamās vietās tiek montētas šādas mājas, jo viss tiek taisīts no rokām montējumiem panelīšiem. Arī tur, kur varbūt nav pievadams tik tuvu, var aiznest tālāk gabalu, var aiznest ar rokām, gan arī pamatus izveidojam, iebetonējam ar rokām, uztaisam to visu 1 līdz 2 dienām atkarībā no mājas lieluma. Mājas saliekams no 1,20 m platiem paneļiem, 2 metru augstumā, un tādā veidā viņas arī samodelējās. Vai tas ir loga panelīts vai bez loga panelīts, loga paneļi 3 veidi iespējami augstumi. Un katra tā māja samodelējās pēc konkrētā klienta vajadzībām. Un mēs arī tās mājas kā ražotāji, viņas arī skaņojam būvvaldē. Mēs esam kā certificēts būvuzņēmums un arī kā certificēti kokmateriālu ražotāji. Un attiecīgi ar šo produktu tādu mēs Latvijas tirgu ejam kā skaņotu jau būvvaldē. Pareiza pienākumu sadale un precīza darba plānošana uzņēmumam palīdz soli neatkāpties no galvenā – darba kvalitātes. Uzņēmums Akords U ražo un būvē.